atgriešanos noteikti varam atzīmēt, jo diezgan daudz kvalitātes dod viņš. Alans Kangars satraumējās mačā pret Grieķiju, lai gan var arī teikt, ka atsvaidzināja traumu. Pieveica Liepāju 2-0 un nodrošināja otro uzvaru virslīgā pēc kārtas. Jā, bija šādi laiki. Kausā, te jau nevainojam, un pēdējais zaudējums cies pret Daugavpili jau senajā aprīlī. Tā kā šī spēle ir sākusies, un sākam arī mēs kopā ar jums baudīt futbolu Jūrmalā. Līdzīgi arī Tukumu kontekstā. Varbūt vēl kāds ir ceļā uz šo maču, bet tagad bumba ceļā uz soda laukumu. Centrējums ir Elbašers Goms, sitiets ar galvu un Pļaviņš vārtos, bet ne bumba. Noslēgumā. Arī sniegumu ziņā. Mēs runājam par stabilitāti atsevišķiem spēlētājiem, kurus tepat izcēla. Un te vajadzētu, jā. Un 11 metri Pļaviņš tomēr netiek pirmais pie bumbas. Pirmais bija Galo. Un Krists viņu nogāž 11 metri. Rīga komandai iespēja izvirzīties vadībā. Pļaviņam dzeltenā kartīte, pirmā viņa virslīgas karjerā. Bet tagad būs jāmēģina atsist no 11. Viņam izdevās pret Audu atvairīt 11 metrnieku, tāpēc ir pieredze pozitīva šajā ziņā. Režinaldo Ramīres ieset šoreiz viņš, Pļaviņš neglāb un 1-0. Rīga gūst savus 81. vārtus sezonā, 13 no tiem Ramīresam, un Ramīres atjauno 8 punktu pārsvaru dzīvajā turnīra tabulā. Rīga komandai par RFS noturējās meta 16,5 minūtes uz nulītes pret absolūtu līderi favorītu. Drosmīgāks risinājums uzbrukumā, Čiņājus uz priekšu Salē. Salē uz sitienu arī var mēģināt iziet. Nē, viņš piespēlē pa kreisi, tur Kļavīnskis, kreisi malā, centrējums un ar galvu sitiens noķer bumbu Zviedrijas. Kā izbūvē šo uzbrukumu meta? Jāatzīmē, ka vairākas... Tur nostājies nevis piecinieks ar aizsargiem, jo zemāk aiziet arī cēsnieks. Un te zonā tieši nāk ieskriet Sikeiram, bumba sodlaukumā. Toņiševs, Pļaviņš! Lieliski! Pret Daugavpili zaudē 0-1, tur arī daži metieši bija ierindā, un tagad atkal metas uzbrukums Čiņājevs. Piespēlē Salē, Salē apgriežas, Salē. Mēģina tik pie sitienē viņš, Sadīgs Salē uzsit arī un netrāpa vārtos no tīstāces Sadīgs Salē. Šķita, ka jau atstāja tos stūri Zviedris. Tieši uzbrukumā pret top komandām no metas. Pēdējās 10 minūtēs lieliskas iespējas kopumā, lieliska kvalitāte šiem uzbrukumiem. Tur izdevās paglāpties. Un tagad tiešais brīvstiens. Varbūt tomēr arī caur izpelni. Nē, ir sitiens un noķer bumbu Krišjānis Zviedris. Ļauj jāskrien atpakaļ savā laukuma pusē šoreiz Kļavīnskim. Tur Molotkovs arī bija augstāk aizgājis, cerot uz to, ka tā bumba izliks kaut kur no sodlaukumā. Jā, vēl gribēju minēt, ka Rīga fanu sektorā ir ielevījies kāds Tukuma pārstāvis. Tukuma interesēs, laikam, arī ir pafanot mazliet par metu šodien, lai gan Tukuma komanda jau ar saviem panākumiem pēdējos mačos ir attālinājusies tabulā no metiešiem. Parasti ap 60. minūtu kaut kur parādās izmaiņas 11. Rīgai tieši virslīgas spēlēs. Pagaidām nav arī īsti iemeslu kaut ko krasi maidīt galvaspilsētas klubam, kurš ir... Vienkārši Rīga komanda ir apspēlēt, bet metiešiem izdevās bumba virzīt vārtu priekšā. Tagad Ivo Minkevičs kļūdās, viņš bumbas apstrādē, un šeit jau trietā skrien pārējā Rīga komanda. Var iedot pa labi, var iedot pa kreisi, piespēlēt Jopam, Meistadjobs sodlaukumā uz vārtu priekšu, un Pļaviņš atsit. Pļaviņš glāb komandu no 3 zaudētiem vārtiem. Tur pieprasīja spēlē ar roku no tiesneša. Tos šoreiz Pļaviņš. Atkārtojumā palūkosimies, sākās viss pēc diezgan rūpjas kļūdas no Minkeviča. Un tas ātri izvērtās ļoti ātrā un bīstamā pretuzbrukumā. Sikeira uz malu Diopam. Diops saglabā. Rigai arī 2 maiņas gatavojās. Viens no tiem ir Brians Peņa. Mēs šobrīd no komentētāju pozīcijām varam redzēt, kā atkal moments Rigai, bet Lāmans pagaidām sildās. Molotkovs paliek uz laukuma. Un tālāk 2 afrikāņu sadarbība. Kamarā sitiens vai būs atkārtots? Ir atkārtots un tomēr virsū tieši. Diskvalifikācija pa vienai spēlē. Tagad tikai sarkanā būs kāds izlaidījis. Sitiens no tīstāces un Pļaviņš arī šeit ir. Tiešais brīvstiens tagad jau Rīdzinieku izpildījumā, Rīga izpildījumā. Pļaviņš uzreiz. Te viens futbols soda laukumā, neatur spēle Maļcevs, piespēle ir vārtu priekšā. Černomordijs pāri. Bija palicis Skremins. Uz zālāja sēžot un kaut kas ar kāju laikam ir Itālim komandai, tīpaši jau Varslavānam, kuram
tieši došanās prom no metas nebija tā vienkāršākā, draudzīgākā un pārcēlās viņš uz RFS. Ivo ar galvu nomet šeit jau pa kreisi Lauāns. Lauāns pārāk ilgi domā un Lauram atņem bumbu, bet Minkevičs sitiens bloķēts, atsit Zviedris, precīzāk vēl pavisam sakam. Nākamā sadarbība otrajā puslaikā vairāk kārt ir palīdzējis, bet tagad Skremins un atkal Zviedris. Krišānis Zviedris kritiskajos momentos māk. Rīgas spēlētājiem Edgars Maļcevs, Ahmeds Sankrā un jā, tas ir arī viss. Metai paliek tikai 3 mači, lai krātu punktus, lai izglābtos no izkrišanas, kamēr Rīgā tikai 1 punkts ir jāizcīna, lai triumfētu Latvijas futbola virslīgā. To Rīga centīsies piekdien izdarīt, kamēr Metai ar šādu sniegumu ir visas iespējas nākamajos mačos. Bet vai nākamajos mačos izdosies šādu sniegumu parādīt, tas ir šobrīd svarīgākais jautājums, kas satrauc Andri Rīhardu.